Domājot par vēl plašākām uzņēmēju darbības atbalsta iespējām, Gulbenē izveidota kopstrādes telpa, kas mājvietu radusi Lijā biznesa inkubatora atbalsta vienības Gulbenē telpās. Nu pat tā tika svinīgi atklāta, apvienojot ar semināru Gulbenes novada uzņēmējiem, ko organizēja biedrība Sateka. Skatoties pēc aktivitātes uzņēmēju un pēc apmeklētības, tad gulbeniešiem patiešām interesē, kādas iespējas piedāvās biedrība Sateka, kādas iespējas piedāvā Lijā. Arī noteikti uzzinās par Gulbenes novada pašvaldības grantu konkursu. Mums klātesoši ir arī Nodarbinātības valsts aģentūra, lauka atbalsta dienests. Gulbenieši ir ļoti aktīvi projektu pieteicēji, gan arī meklē iespējas attīstīt savus jaunos produktus, domā, kā viņus attīstīt, un ik pa laikam arī ar šīm finansējuma iespējām, ar šīm iespējām, kur atnākt, tikties, ir ļoti aktīvi. Tieši tādēļ pašvaldība lēmusi par vēl vienas kopstrādes telpas izveidi, kas turpmāk darbosies ciešā sadarbībā ar Lijā, līdztekus jau līdz šim aktīvi strādājošajam biznesa inkubatoram. Lijā pārstāvniecībā Gulbenē Ozolu ielā 2A ir atvērta koprades telpa arī. Uzņēmēji var nākt ikdienā strādāt ar saviem dokumentiem, tikties ar sadarbības partneriem, organizēt tikšanās. Šeit ir vietu arī atradusi Vidzemes plānošanas reģiona un Gulbenes novada pašvaldības izveidotā koprades telpa. Ir ļoti interesanti. 2 koprades telpas vienu vietu. Viena ir aprīkota ar darba galdiem, ar visu nepieciešamo, lai varētu strādāt. Otra koprades telpa ir aprīkota ar dažādām digitālām ierīcēm. Izmantojot koprades telpas aprīkojumu, šeit var prototipēt produktus, organizēt produktu fotografēšanas sesijas, iespējama produktu grafiskā dizaina attīstīšana, grafiskā modelēšana. Šeit var radīt, skicēt un apstrādāt jaunu produktu vai to iepakojumu idejas, un saistībā ar biznesa ideju īstenošanu interesanti var saņemt specializētu printēšanas pakalpojumu. Šobrīd parādās jauna iespēja pilnveidot vai uzlabot savas uzņēmējdarbības iespējas, atnākt uz šīm jaunajām telpām un savu produktu vai arī jaunu produktu attīstīt, izveidot, nofotografēt, pilnveidot, strādāt ar programmatūru, lai viņu vizuāli uzlabotu. Aptaujot uzņēmējus, arī izkristalizējas, ka šis ir tas, kas ir vajadzīgs, lai sevi veiksmīgāk prezentētu publiskajā telpā. Jāpiebilst, ka koprades telpas ir atvērtas ikvienam Gulbenes novada iedzīvotājiem, gan esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, gan jauniešiem un citiem interesantiem. Sandra Zariņa, Red TV.